noteikti šo video skaties pirmo, lai gan šis video ir filmēts kā pēdējais. Šobrīd jau es braucu mājās. Bet par pašu Dino dienu un visu filmēšanu, kādas bedres! Es centos darīt, ko varēju, jo es biju viens pats un filmēju, kā varēju, ko varēju un vispārējo. Tā kā cerams, ka materiāls ir ok. Šaubos, bet kaut ko jau vairāk pafilmē nekā iepriekšējā reizē. Tā kā kaut kad sākšu montēties un diezgan mums labi gāja. Pateikšu uz priekšu, diezgan visiem mums labi gāja. Bija kaut kādi pārsteigumi, lielāk, mazāk, bet bija labi. Tā kā slēdzat iekšā, taisat kafiju, tēju vai kaut ko tādu un uz priekšu. Tā kā lai jums labi skatīšanos. Labrīt no rīta. Ir 8 no rīta. Es dodos uz Dino stendu. Sākās viss 9. Esmu iztaisījies pat ātrāk nekā laikam vajag. Lai gan mums bija sarunāts, ka būs vēl viens čalis 8:30, bet viņš vakarā klānīs it ārā no dzinēja. Klānīs left the chat, tā kā bet braukšu uz 8, tā kā šodien mums līdz 6 aptuveni viss pasākums. Mēģināsim kaut ko nofilmēt šoreiz vairāk nekā pagājušajā reizē. Pēc iepriekšējā gada, 22. gadā Dino dienas, jūs komentāros rakstījāt, ka vajadzētu kaut kādu lielāku informāciju un kaut kādas sarunas vai intervijas. Tā kā mēģināsim šogad nekautrēties un uztaisīt kaut kādas sarunas, kā mums tur iet. Šodien viens pats visu organizēšu, tā kā mēģināšu uztaisīt gan video, gan kaut kādas bildes, gan sociālajiem tīkliem, visam pārējiem, tā kā braucam. Ko mums pirmā mašīna, Edgars ar A320 TFSI, runā, ka ir čips kaut kāds, varētu būt pāri 200 zirgiem, 2 skrējieni. Tātad pirmais skrējiens tikko beidzās. Mums ir Edgars ar 221 zirgu un 317 griezi, 2.0 TFSI. Čips kaut kāds ir bijis, tā kā, ko pārdevējs teica, 245, īsti līdz galam nav, bet priekš A3 diezgan labs cipars. Tā kā šis mums ir pirmais braucējs. Tā, šobrīd mums ir C5 ar lielākiem smidzinātājiem un laikam čipu vēl kaut ko. Redzēsim, cik ir zirdziņi, bet mums jau te mašīnas lēnām sarodās. Tā kā redzēsim, kā nu mums būs. Mums šobrīd ir Kristaps atbraucis, čips smidzinātāji. Nikita vēl nav atbraucis, ir atbraucis jau Egīls ar S6. Un arī Deivids ar C6, tā kā gaidīsim pārējos. Tas vēl nav. Tā ir pārsvarā ir, ka tās nebrauc jau katru dienu. Jo, nē, viņš jau pa ziemu vispār stāv, viņš tikai pa vasaru tiek brauc. Tāpēc viņš ir. Esīša panelis. Smuki. Kristap, īstumā pastāst, kas tev tur izdarīts? Nekas daudz. Sprauslas no AKN ar 5 urbumiem un viegls čips. Bet tiešām viegls, nav agresīvs. Un viņiem ir 130 kg. 132 BTH ar jaunajiem rullīšiem. Nu, un 210 zirgi, tā kā aфигенно. Tā, tev bija... Tas sūdīgi redzēja, tas ir legit. Legit? Legit un baltā aplods. Nice. Skaisti.
Iekšā Audi A3, 8P, 1.9 dīzels, 110 zirgi, Phaeton ar pieslacīgā sprauslas, turbīna no 2.7, intercoolers vispārējais. Tā kā redzēsim, cik būs zirgi. Пойдем на улицу. Давай угадай, сколько? 210. Больше. 220? Чуть-чуть больше. 225? Чуть-чуть меньше. Ну ладно. 224 даже. И 520. Как раз. Так. Pēc dīzeļa mums ir S6 C542 tipa stāvs, bet skaņa ļoti labi. Iepriekš viņš šāva, tagad laikam nešās. Tur ir zila melnais. Tā kā diezgan forši, 1.9 dīzels no 110 zirgiem, 224, tā kā divreiz lielāka jauda. Diezgan iespaidīgi. Tad redzēsim, cik ir esītim. Esītis mums. Skaņa laba, visi forši. Braucam iekšā un skatāmies. Tagad iekšā brauc C6 alrodiņš. Redzēs viņiem kaut kas vispār ir darīts, cik tā saka, ka varbūt EG ņemot ārā ir kaut kāds čipiņš, bet to mēs redzēsim. Un tas ir C5. Runājot par C5, īpašnieks daudz par mašīnas vēsturi nezinu, jo viņam nav viņa tik ļoti ilgi, tikai 2-3 gadi. Savesta kārtībā plus mīnus, bet nav, protams, tā jauda, kas ir no rūpnīcas. Rūpnīcā vajadzēja būt bišķi vairāk, bet tomēr domāju, ka sveces samainot vai kaut ko tādu jauda varētu būt bišķi lielāka. David, kas būs? Stoks. Stoks? Cerams. Jā, pa stoku jāpriecē 10-gadīgiem mašīnai. Pat vecākai bišķiņ. Vai nav? Nē, ir 12, 14. 8 gadu. Jā, vairāk. 16. O, 6 jau 16 gadi. Jā, cik kā laiks lido. Tāds. 257. Šķiet, ka diezgan daudz. Priekš 171 kW. Jautāsim Davidam, lai viņš uzmini. Labi, mini. Stokam jābūt 230, labi, 225 zirgiem točnā jābūt. Vairāk. Vairāk? Jā. 230? Ko? 230? Vairāk. 240? Vairāk. Ko dirs? Nē. 250? Bišķiņ vairāk. 255? Bišķiņ vairāk. 260? 257. Tā labi. Tad nav stoks. 257. Bā, labs. Redz, cilvēks priecīgs palicis. Tātad tagad mērās S4B527 biturbo.
Cik viņam 260 zirgiem jābūt stokā. Redzēsim, kā mums viņš iet šeit. Lītās otrais skrējiens. Vismaz nebūs melni dūmi. Tev tur ir stoks, jā? Jā. Apsoli. Izpūtējs nav stoks. Izpūtējs nav stoks. Ok, redzēsim, ko pateiks. Un tas ir jābūt. Tu saki 280. Cik ir? 287. No. Un 446 griezi. Visās, ka viņš diezgan ātri uzcepās. Kāds? Uzcepās diezgan ātri, jo taču 267 kaut kā nebija. Kaut ko nenaudzēs. Kā paspīcīt. Nē, bet nē, ir jau labi. Ir tik tādi. Otrs standarts. Normāli. Lielāku intercooleru vajag? Neko tu nevajag. Neko nevajag, ja? Nē, šitai mašīnai neko nevajag. Es pazūdu 1.9 dīzelis, 360 sprauslas, BMW turbīna, trīnīša un plunģers 11 mm. Tas notiek. Cik būs startē? Būs pārsteigums, gan jau ka. Kā izstījās? Toreiz, laikam, mums nebija viņam stropēji. Tolā pat viņus atceries tās mašīnas, ja? Es skatos, pēc man jau viņi saglabās man visu veciem varieris. Es vienkārši skatos, jā, es pasījos veco grafiku, ka beigās bija jā. Nevarēja smuk nomēt. Iesāk. Jā. Nu, Mārtiņ. Šobrīd 15 grādi ārā. Nu, vismaz iekšā, to es. Nu, līkne ir smuka, bet zirdziņi tevi 225. Abos skrējienos. Tad skaidrs, kur tā izmaiņa ir. Ļausim, spēlēsim minēšanas spēli. Cik ir, Jākab? Es teiktu, ka 140. Vairāk. Vairāk? Jā. 160? Nu, gan arī uzmanēt. 165. Nihujā sīvre! Tātad šobrīd mums uz stendi ir C7, 150 kW trīnītis čipots, redzēsim, cik viņam zirgi. Bet mums ir skaistas mašīnas, mums ir S4B5, mums ir prodnieks Kristaps, kurām ir gandrīz esīts, jaudīgāks taisīts.
Tad ir B6, kurš jau bija uz stenda, pagaidām lēnākais aparāts. Tad ir Mārtiņš ar arī 150 kW trīnītes un biturbo. Viņam uz stenda 299 zirgi. Ja skatās līkni, kas bija bišķiņ neriktīgi, tad viņam bija vairāk 300 ar kaut ko, bet to līkni mēs neņemam vērā, tad ir 299 zirgi. Tā kā pagaidām iet tā, mēs esam diezgan laicīgi un pat pārsteidzam grafiku. Vakarā mums būs arī golfiņu pāris savīlēt, laikam baigi daudz. Cik mums ir 254, 256. Ļaušu tev minēt, cik ir. Kā domā, cik zirdziņi? Tēsīt kā 270 ir jābūt. Mazāk. 240? Vairāk. Vairāk, 270. Bišķi mazāk, 256. Tā kā nav tik traki. Tev, Mārtiņ, bija 225. Jā, 30 zirgi vairāk, jā. Tā, tolītās mūsu stenda brauks nevīlēts 1.9, kuru visi zina. Tas būs interesanti. Tas būs interesanti. Mums pagaidām jaudīgākā mašīna ir S6C5 327 zirgi, vai cik es tagad no galas neatstāju, bet pār 300. Šis ir jaudīgākais. Un tolītās Kristapiņš mokās tikt iekšā. Čā. Šitas būs LR ratā. Es taisīšu bildi ar kameru, bet es taisīšu bildi bez dūmiem, kamēr viņam nav sagriezies, visi savādāk neredzēs to mašīnu pilnībā. Bet nu redzēs, kā viņam būs. Jā, tas būs jautri. Man šķiet, ka mums tagad atbrauc S4C4. Jaudīgākais, kas bija pirms 2 gadiem mūsu pirmajā dīno dienā. Jā, visi taisa vaļā motoru. Laikam šī dienas jaudīgākais? Man liekas, ka pēc manis. Pēc saraksta bija jaudīgāks. Kurš domā? Aldis. Nebija tas Aldis ar grupēju? Tas bija tas, bet viņš atbrauc ar S4 B5. Viņam bija 280 ar kaut ko. Viņi negribējās. Tā kā iespaidīgi. Īpašnieks skatās un neredz mašīnu. Lims? Nē, bija jau iepūt. Vienkārši vāks. Cik ir? 333. 333. Pa 30 vairāk nekā bija. Jā. Nice. Un līkni arī labi. Tev tā kā šitam te S4 B8 laikam ir 333 arī. Šai? Labi. Esam diezgan daudz jau sabraukuši. Visi brauc uz koriņu, bet laikam koriņš bija Kristaps ar mega dūmainību. Izvēdinājās? Izvēdinājās? Jā, ienāk. Tev pēdas sastāst. Lūdzu. Paldies. Paldies tev par dalību.
Tur ar sākot, tas būs labāk. Visi 400 gan jau. Jā. Osīt, darbini iekšā. Tas mākonis nāk atpakaļ. Pilnīgi pēc visapļu jātīra mocs. Tur ir tikai Tas 25, ja? Jā, tas ir tas 25, jā. Tu saki, ka viņš nav jāeļo, ja? Šitais, nē. Tagad jau paspēja piesasties. Loģika, jā. Es domāju, ja būtu dursaļā, tad viss salons būtu melns. Nokrāsots. Audi BMW detaļi. Jā. Norma. Kas jau tā turbīna ir? 2260. Tā ir tā Volvo? Nē, tā ir tā 27. BMW. BMW trīnieki. Tāpēc arī BMW detaļi. Ok. Izstās jau nekas traks, ir pa turbīniņa un motors kā motors un lielāka truba. Jā, nekas tieši tā. Spīdīgi ieplūst trubu. Kā to EGR? Man nolūdz. Updates, jā. Un uz kolektoru tāds pats. Jā. Iespaidīgi. Kur kondiška? Nav. Olga čitājā vietā. Lejā. Jā. Tev ir tas? Tev tas ir? Olkačē. Jā, blē, viņš tik zemu. Es savam domāju, bet es nevaru saprast, kur Nu, pašā Lamberts tagad taisa te. Jā. Bet tev jau kasti ir. Tev nav vietas īsti. Man gribās kasti, jā. Man nepatīk kasti. Visu nevar īsti gribēt. Jā. Jā, nu smuki. Kāpēc nav zilās trubas? Viena ir zilā truba. Ir, viņas no vecuma ir palikušas tumšākas. Ok. Nē, nu zini kā, nav tā, ka tu atver un tu redzi, reku ir 3 zirgi. Tas ir turbīna, Man patīk, ka ir lielie platie savilcēji, kas gatavojās 1000 zirgiem vienmēr. Mūžīgi. Tas ir labāk man fascinē cilvēkos. Kāpēc nevar mazos likt, tas ir lētāk pirmkārt. Netur spiedienu. Te 3,2 bārs tur. Jā, iespējami. Kruta. Skatu nākotnē vēl bijuši vairāk. Īsumā. Smidzinātāji. Smidzinātāji sadalene, portēta galvā, ieplūde, izplūde taisnā, turbīna, ņeržu zirneklis. Jā, ir tur ņeržas dārgs, smuks zirneklis. Neredzu vai smuks, bet tas, ka viņš tur ir kaut kur, jā. Nu, tā, pa lielam tas arī ir viss. Tandēm soknis ir no 2 lielāks. Lamberts taisīt, zini? Jā. Visu Lamberts taisīt. Viņš ir ielicis savu sirdi un dvēseli tā mašīnā. Jā, savus nervus, savu veselību un visu. Jā. Bet tev tas smidzinātāji lielākie kādi jā, kompadūzi? Jā, 160 sviradi. Žop. Smidzinātāji bija kaut 500 eiro tikai. Nopietni?
Ei, tu dievs. Būs braucis uz stendu pārbaudītas, rūpnieciski restaurētas. Iespēdīgi. Bļā, es uzkāpu uz bumpera, prikiņ. Vai viņš, sorry, es atvainojos, tev tagad būs netīrs bumpers. Ok, mums ir nākamā mašīna, es te salāk necieņu būs pat citiem. Nu, cik būs, Oskar? Cik? Nopietni? Tev vēl tiesības ir, ja? Tak, Oskars saka 300 zirgi, ja? Jābūt. Stāvies, tev atnesīs pārsteigumu. Visa melna grīda un čalīts vēl tāpat sūc visu tīra. Tāks. Oho, viņš nebūs apmierināts. Tad Oskars teica, ka tur jābūt 300 zirgiem. Kāda man tur ir vairāk vai mazāk? Vienāk vai mazāk. Jā. Labi, es tev nečukrēšu. 281. Tā paču. Sūdīgs atčupats. Kurš to čipoja? Nezinu, bija Ok. vai Somijā. Ok. Oskars ir neapmierināts. Mums ir šobrīd viena interesanta lieta un brauks pie mums e-trons iekšā. Pats Dino čalis nav droši, kā vai viss sanāks, un redzēsim, būs kaut kas interesants. Mums ir plus e-trons. Pēc tam brauks zaļais RS, un tam brauks S6, C4 vai S4, C4. Neatpazīstu tik ļoti labi viņus. Gan jau kā viens no viņiem tas ir. Bet šis būs interesanti. Kā viņam sanāks mērīties, nesanāks mērīties, kas ko kā. Redzēsim. Bet pagaidām mēs ejam diezgan laikam pa priekšu. O, Kristap, tavējais! Kristap, tavējais! Un arī golfisti ierodās. Veseli 3. Parkojieties vienkārši te kaut kur. Jā, golfisti arī ir. Un mums ir pasies kāds RS. Smuks. Tādi diski, smuki, viss. Iespējīgi, skaisti. Bet no golfiņa, jā. Tas būs interesants pasākums. Visi atnāca pie golfiņām vai pie RS? Tie diski. Jā. Nav aizmedrēm priekšā. Bet skaņa kā no nākotnes kaut kādiem Star-Wariem. Bet nav ļoti traki. Bēmģiem vēl trakāk tā skaņa. Teiksim, par kaut kādu pazemes stāviet brauc, tad beidzot saprot vienkārši viss kāds duni. Zirdziņi? Jā. Šoks.
tāds. Bet viņam sanāca līdz galam izspiest, tipa no sērijas vai? Nu, jautājums, kas ir līdz galam? Pedāls grīdā? Pedāls grīdā, jā. Nu, kurā brīdī viņam apstājās tas boosts vai kaut kas tam līdzīgs? Boosts sāk uz leju iet, nepatīkšu pēc kāda ātruma, bet kaut kas samērā jau ātri bija tas maksimums. Un tad jau, pastāsti tu, ko tu redzēji ar e-trona mērīšanu? 348? Griezes nelika, jo mēs nezinām apgrieziens. Tur jau ir kā spiež pedāls, tā tur grieziņa kosmosos. Bet nē, izskatās jau ok, izgriezt var normāli. Tad likās, ka būs kaut kāda... Kāpēc, lai nevarētu? Reģenerācijas vai izslēgt, galvenais, lai to var, jo tad jau arī uzreiz nepareizi. Jā. Un vēl viņam jau visāds gudrās sistēmas, jo, kad viņš jau, tagad jau var tur viss salēc pēc kārtas, viņš jau nesaprot, ko viņi te moc, nabaļ. Teorētiski jau, viņš atrodas uz ceļa, viņš brauc ar pedālu gridā. Jā, bet viņš neredz, ka viņš uz priekšu kustās, viņš uz vietas stāv un viņš jau, Tipa pēc sensoriem kaut kādiem? Jā, tur jau ir jaunāks, tur vēl ir kāda GPS, kaut ka viņš nesaprot, ka kustās. Viņš mēģina zīmes nolasīt, tad te nav nekāda. Ātri ierožēji. Jā, no ko? S4 gatavs? Tagad mums nākamā mašīna ir Audi S4 C4. Pagājuši gadu ne, bet pirms 2 gadiem viņam mūs izlika visus. Jaudīgākā mašīna, gan jau šogad būs kaut kas līdzīgs. Tā kā būs, domāju, iespējams mērījums. Bet principā visi iet pēc plāna pagaidā. Diezgan laicīgi, varbūt pat uz hokeju paspēšu. Iesim pārbaudīt jaudīgākajai mašīnai. Kā bija? Jūtoni daudz. Šoreiz pat nebija tik bailīgi kā pagājušajā. Zirgi tikai 22 vairāk, bet jūtoni 70. Gaisa filtrs atšķirība. Bet tad tev maiņa tikai gaisa filtrs, Tikai gaisa filtrs noņemts. Kur bija tādu pēc? Jā. Tas ir esošais? Tas esošais? Jā. 722 un griezēts 921. Jaudīgākā mašīna laikam šodien. Kā paliek jautājums, vai kāds golfiņš pārspēs? Spirķiks. Un tagad 5 katli, 2,5 TFSI. Kārl! Top! Vai ne? Labāk kāds vieglāks iekāp iekšā. Nā, viens kā man sāp skatīties. Viņam jau tā lūpa ir. Tas nav šeit galvenais? Bija, jā. Golfisti paņem maliņā. Līdz ar.
ko tagad kārta ir golfistiem. Visi gribētāji Audis ir sabraukuši, un tagad mums ir golfisti. Nav mazā melndoma, bet zili. Tā kā varbūt būs labāk. Šobrīd iekšā ir 4. golfiņš. Viņi taču nomirs tur iekšā. Nav tik traki. Cik bija golfiņam? 203, diezgan labi. Skaists, pierakstīšu. Drīkst? Jā, protams. Un cik tu biji gaidījis? Es tieši minēju 293 un tieši tik arī ir. Da labi. Tātad mani pierunāja, es negribēju, bet likt uz Dino dienas arī manējo lamatu. Un. Tā nu redzēsim, kā būs. Vai būs labāk nekā pagājušajā gadā, vai nebūs, nezinu, bet redzēsim. Es gan negribēju, jo man ir pamatotas aizdomas par tehnisko stāvokli mašīnai. Bet redzēsim. Redzēsim, kā kūpa. Paldies, ka jūs man pierunājāt. Labs, 211 zirgi. Tu nost. Nu jā, bet pēc šitās te līknes reku, nu man šķiet, ka reku saknā līkne, laikam pirmais skrējiens, ka viņš izslīdē ārā. Jā, otrajā nē. Šķiet, kā noraukšās, viņš teica, bet izklausījās jau pēc sajūta. Jā. Nice, es neesmu lēnākais. Rinalda SQ7 čipots. Pēdējais mērījums šodien 21 mašīna, ieskaitot mani. Man šķiet, ka bija 21 mašīna, ieskaitot mani. Man ar 211 zirgiem iepriekšējā 140 vietā esmu diezgan priecīgs. Tūlītās maza apbalvošana būs, un tā jau pasākuma būs beidzies. Ir 5, plānoju, ka mēs beigsim 6, tā kā stundu ātrāk, ņemot vērā vēl to, ka mēs esam paņēmuši papildus mašīnas, tā kā diezgan veiksmīgi un raiti visi gājis. Nogurdinoši jau šeit esmu no 8 ar kaut ko, un tūlītās ir 6, tā kā daudz stundas te pabūtas. Bet daļa ir līdz beigām palikusi tieši jaudīgākā daļa. Nu labi, jaudīgākā nē, bet viena no jaudīgākajām. Tā kā tā. Nezinu, vai būs vēl kaut kāds video, varbūt būs mājās braucot, varbūt nē, bet tā jau redzēsim, kas ko kā. Tā kā varbūt šis arī noslēgums ir mūsu pasākumam.